saucamā palīga apdrošinātājs un saucamā palīgā uģi, kuram ir 17 gadu pieredze apdrošināšanā, un tur ir gana daudz pieredzes gūts un iemācīts. Ir redzēts gan savu kļūdas, savas kļūdas, gan arī citu kļūdas pieļautās, un tur būs ko pastāstīt. Tāpēc aicināsim uz šīs skatuves Balta juridiskā īpašuma un garantiju riska pārrakstīšanas pārvaldes vadītāju Uģi Uškānu. Paldies. Jā, tātad, kā jau pareizi tika minēts, pieredzes mums ir daudz, un tāpat kā katrs no mums, mēs mācāmies vislabāk no tā, ko mēs esam redzējuši, ko mēs esam piedzīvojuši, un tādēļ arī sākšu sākumā ar īsu ieskatu atlīdzībās. Un tā, jāstrādā. Un mana joma ir komercīpašuma apdrošināšana, un tādēļ šeit arī ir skaidri par komercīpašuma apdrošināšanu. Un kopumā ilgtermiņa tendence ir tāda, ka atlīdzības par komercīpašumiem strauji pieaug. Tās ir pieaugušas vismaz pēdējo 10 gadu laikā, un tā satraucošākā tendence ir tā, ka īpaši pieaug lieli zaudējumi. Tātad gan to skaits katru gadu pieaug, gan arī summas, kas tiek izmaksāts. Ja pirms 10 gadiem zaudējums, kas pārsniedz 1 000 000 eiro, tirgū bija retums, tad šobrīd katru gadu mēs droši varam sagaidīt, ka būs kādi 3, 4, 5 tādi gadījumi. Un Balta pēdējos 10 gados ir izmaksājusi kopumā 70 miljonus eiro par komercīpašumiem, un 61 miljonus no tiem ir par ugunsgrēkiem. Tādēļ arī tālākais stāsts būs par ugunsdrošību. Sākumā nedaudz par cilvēku un tehnoloģiju lomu ugunsdrošībā. Un, ja mēs runājam par tehnoloģiju iespējām, tad ļoti daudz jau mēs dzirdējām šodien tepat. Un, ja runājam par atklāšanu, tad tur tehnoloģijas jau ir diezgan labi zināmas. Mums ir dažādi veidi detektori, sensori, kas palīdz konstatēt dūmus, liesmu, paaugstinātu temperatūru, bet joma, kurā tehnoloģijas strauji attīstās un parādās arvien jauni risinājumi, ir analītika. Un, daži piemēri ir novērošanas kameras ar termogrāfijas funkciju. Tāpat parādās jaunu veidu drošinātāji. Šeit attēlā ir lokizlādes drošinātājs, jeb pārsprieguma aizsardzības iekārta. Un tā atšķiras no parastiem drošinātājiem ar to, ka tā jau analizē bīstamību elektrotīklā un spēj laicīgāk pamanīt, ka ir iespējams pārspriegums, tātad avārijas situācija, un laicīgāk atslēgt strāvu tīklā. Un, protams, ir lietu internets, jeb IoT, kas arī ar dažādiem sensoriem ļauj uzņēmumā atpazīt kādas likumsakrības, ka ir iespējams kāds negadījums. Jāsaka gan, ka Latvijā ar to mēs pagaidām savā pieredzē saskaramies gan reti, bet es esmu pārliecināts, ka tā ir tuvāko 5 gadu nākotne. Un, ja runājam par aizsardzību un uguns ierobežošanu, tad te līdztekus jau zināmiem risinājumiem, automātiskām ugunsdzēšanas sistēmām, kā sprinkleriem, parādās arī redzam, tāds apakšā ir tāds pašgājēju robotiņš, nedaudz varbūt tanku atgādina, bet tas ir paredzēts ugunsdzēšanai vietās, kur cilvēkam nav iespējams piekļūt vai cilvēkam ir bīstami piekļūt. Un tātad augsta riska objektos ir iekārtas, kuras spēj piebraukt tuvu ugunī un dzēst uguni. Tā kā es domāju, tas arī ir tuvākā nākotne, kad Latvijas uzņēmumos tādi parādīsies. Tomēr joprojām sava loma ir arī cilvēkam. Un varbūt tāds ļoti vienkāršs piemērs, lai ilustrētu to, ir ugunsgrēks kādā lauksaimniecības uzņēmumā. Uguns izcēlās naktī, uzņēmumā nebija neviena cilvēka, un uz trauksmes signāls atskanēja 2:30 naktī. Tātad apsardzes uzņēmums saņēma šo trauksmi uz savu pulti, nosūtīja grupu uz objektu, grupa konstatēja, jā, tiešām deg. 3:00 naktī Vugds saņem ziņu par ugunsgrēku un nosūta savu brigādi uz objektu, kuru pēc 16 minūtēm ierodas objektā. Nākamajās 45 minūtēs ieradās vēl vairākas brigādes. 7:30 no rīta ugunsgrēks ir lokalizēts, un 4:00 pēcpusdienā tas ir likvidēts. Ir izdegusi milzīga platība no uzņēmuma. Uzņēmumam kopā bija 3 korpusi, 2 no tiem ir pilnībā nodeguši. Tātad milzīgs zaudējums. Tas, ko ugunsgrēka eksperts pēc šī negadījuma secināja, ja objektā būtu bijis cilvēks un uzreiz paziņojis Vugdi, ka tiešām tas ir ugunsgrēks un ir nepieciešams sūtīt ugunsdzēsējus, tātad mēs būtu ietaupījuši pusstundu
un šī pusstunda visticamāk būtu glābusi vienu no 2 nodegušajiem korpusiem. Tātad zaudējums būtu 2 reizes mazāks. Un cilvēka loma ir ne tikai paziņot ugunsdzēsējiem, cilvēka loma var būt arī iespējams cilvēks būtu pamanījis uguni tad, kad tā vēl ir maza un spēj to pats nodzēst. Iespējams, cilvēks varētu paspēt, ja objektā atrodas dārga tehnika, izdzīt šo dārgo tehniku ārā un tādējādi mazināt zaudējumus. Un arī ir laiku pa laikam ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumi. Ja objektā atrodas cilvēks, skaidrs, ka kāds, kurš vēlas šo objektu dedzināt, viņš padomās 2 reizes, vai viņam to mēģināt darīt. Un, ja arī viņš tur tūmā rādīsies, tad cilvēks, kurš atrodas objektā, spēs laicīgāk saprast, ka kaut kas nav tā un izsaukt policiju vai ugunsdzēsējus. Un mūsu secinājums ir tāds, ka drošākais risinājums ir tehnoloģijas kopā ar cilvēku. Jo tehnoloģija spēja pamanīt to, ko mēs nespējam, tātad šie visi detektori, analītiskās spējas, tai pašā laikā tehnoloģijas vēl nespēja analizēt un reaģēt tik labi kā cilvēks ļoti daudzos no scenārijiem. Nākamā sadaļa ir par to, kas apdrošinātājs dara piesardzīgus, un te droši vien jāsausās tiem, kuri cenšas apdrošināt savus īpašumus, savus uzņēmumus. Un kas tad ir tas, kas mūs kā apdrošinātājus liek mums padomāt 2 reizes, vai mēs šo konkrēto īpašumu vēlēsimies apdrošināt vai nē. Un pirmā tēma ir vērtību koncentrācija. Iedomāsimies, ka ir vairākas ēkas, kuras ir pēc tehnoloģiskiem parametriem ir vienādas, varbūt tikai atšķirās to izmēri. Un apdrošinātājiem tiek piedāvāts apdrošināt vienu ēku vērtībā 20 miljonu eiro vai 2 atsevišķas ēkas, katru par 10 miljoniem eiro. Tātad kopā summu ziņā it kā viss vienādi. Mans minējums būtu, ka apdrošinātāji acīs pievilcīgāk būs 2 atsevišķi objekti par 10 miljoniem eiro. Un kas tad ir tie iemesli? Pirmais ir tas, ka šādi atsevišķi objekti nozīmē, ka ir ierobežots maksimālais zaudējums, ko mēs varam ciest. Tātad, ja notiks ugunsgrēks, maksimāli var notikt 10 miljoni, nevis 20 miljoni. Un kāpēc tas ir svarīgi? Jo katram apdrošinātājam patiesībā ir sava kapacitāte, cik lielas vērtības vienu metru viņš var apdrošināt. Un, ja pie mums atnāks klients ar ļoti lielu vērtību vienā adresē, tad ir skaidrs, ka samazinās to apdrošinātāju skaits, kas vispār spēj tādu objektu apdrošināt. Līdz ar to iesaku par to piedomāt, attīstot savus ražotnes un noliktavas. Un te ir viens piemērs tepat no Baltijas. Tātad ļoti liela ražotne un tipiska situācija. Tātad visticamāk viss ir sācies ar kādu vienu ražošanas ēku, laika gaitā uzņēmums ir audzis, radušās jaunas piebūves, turpat blakus uzbūvētas jaunas ēkas, novietot varbūt kādi preču krājumi arī ārpusē un starp ēkām. Un kopumā veidojas diezgan pieblīvēta, blīvi sabūvēta teritorija. Un šī ir lieta, kur noteikti ir vērts, skatoties ilgtermiņā par savu uzņēmumu attīstību, padomāt, vai mēs plānojam tuvākajos gados paplašināties. Ja mēs plānojam, tad vai mūsu esošajā teritorijā tam pietiks vietas. Ja mēs redzam, ka nepietiks, jādomā ir nomāt vai pirkt blakus teritorijas, vai arī iespējams sākt attīstīt vēl kādā citā adresē savu uzņēmumu. Un, es nevēlti rādīšu šo te uzņēmumu. Tātad dažus gadus atpakaļ notika ļoti vērienīgs ugunsgrēks šajā uzņēmumā. Tad droši vien var saskatīt arī diezgan labi to, ka uguns ir skārusi vairākas ēkas un piebūves. Tātad ir tieši šis stāsts. Uguns ir izplatījusies uz blakus ēkām vai pilnībā piebūvētajām klāt ēkām. Un, ja ēkas būtu būvētas vairāk nostatus viena no otras, tad šis zaudējums noteikti būtu mazāks. Un vēl pāris mācības no šī ir tas, ka jo pieblīvētāka teritorija, bieži vien mums ir kādi preču krājumi vai izēvielu krājumi, kurus mēs sākam jau ārpus ēkām uzglabāt, tad ir vienmēr jāpadomā, kas notiks, ja ir ugunsgrēks un ugunsdzēsējiem šajā teritorijā ir jāpārvietojas, vai netiks bloķēti ceļi šiem ugunsdzēsējiem. Un arī šādu sabūvējošu ēku puduri, ja uguns izcelsies šī ēku pudura vidū, tad ugunsdzēsējiem būs vienkārši mazāk iespēja piekļūt tuvu uguns izcelšanās vietai, to dzēst. Attiecīgi uguns izplatīsies plašāk un nodegs lielāka daļa no jūsu īpašuma.
Nākamā tēma ir par signalizācijām. Un šeit ir izteikts, ir neatbilstoša signalizācija, un ko tad mēs ar to saprotam un ko mēs redzam ikdienā, dodoties apskot klientu īpašumus, dažreiz arī, diemžēl, pēc ugunsgrēka. Tātad neatbilstošs detektoru veids un izvietojums, pastāstīšu par to šajā attēlā. Tātad attēlā pa kreisi tā ir parādīta kāda ražotne, kur ir visai apjomīgas iekārtas. Redzam, tur ir vairāki līmeņi, jeb stāvi, pārējas. Un iedomāsimies, ka detektori būtu izvietoti tikai griestu līmenī. Visticamāk, ja uguns izcelsies kaut kur tuvāk zemes līmenim, kaut kur iekārtas apakšdaļā, varbūt tur ir pat kādas kabeļu līnijas iet, tad visticamāk, ka šis detektors nespēs to pamanīt vispār vai nespēs pamanīt laicīgi, jo viņa skatu pēc būtības aizsedz šīs iekārtas. Līdz ar to detektori ir jāizvieto pēc iespējas tuvu potenciālajai uguns izcelšanās vietai. Un šai gadījumā, tas būtu kaut kur zem šīm platformām, ja tur atrodas šīs iekārtas. Un svarīgi, lai nebūtu barjeras starp detektoru un to punktu, kurā ir šī bīstamība. Tātad, vai tās būtu kādas pārējas, platformas, preču krāvuma un tā tālāk. Savukārt attēlā pa labi, nezinu, varbūt kāds no jums, tā kā esat pazīstami ar drošības tehnoloģijām, atpazīst. Tas ir staru detektors, kurš paredzēts dūmu atpazīšanai. Un šī ir situācija kādā uzņēmumā, kurš strādā ar beramkravām. Un skaidrs, tur, kur ir beramkravas, tur ļoti bieži ir daudz putekļu. Un, ja reiz tas detektors ir tā noputējis, tad jautājums, vai viņš pilda savu funkciju, vai viņš pamanīs, ka ir dūmi, un vai varbūt tās viņš nostrādās tad, kad nemaz dūmu nav. Un te atkal ir stāsts viens par detektoru izvietojumu. Iespējams, ka viņš bija jānovieto citā vietā. Un otrs, visticamākais, ka šeit palīdzētu cita veida detektors. Un kā piemēru varētu minēt aspirācijas detektorus, ja pēc būtības elektroniskos degunus, kurus var uzstādīt, ka tie saprot, ja tie ir putekļi, es nereaģēju, ja tie ir dūmi, ir trauksme. Un kādas tad ir sekas tam, ka ir neatbilstoši detektori vai tie ir nepareizi novietoti? Sekas jebkurā gadījumā ir sliktas. Viens ir, šis detektors vai nu nenostrādās, vai nostrādās novēloti. Un otrs, ka detektors nostrādās nepamatoti. Un arī šeit ir divi scenāriji. Ja viņš nostrādās nepamatoti, tad tas, ko viens scenārijs ir, ka viņš regulāri sāks nostrādāt, darbinieki pieradīs pie šīs trauksmes un vienkārši nereaģēs uz to. Un otrs gadījums, kur patiesībā mēs, diemžēl, bieži redzam uzņēmumos, ka darbinieki ir atslēguši šādu signalizāciju vispār, lai tā netraucētu viņiem ikdienā. Un noslēdzošais bloks manā stāstā ir par risku vadību uzņēmumā. Un jau iepriekš arī šodien dzirdēju par šo tēmu, un droši vien tas svarīgākais ir, vai mēs paši savā uzņēmumā esam centušies saprast, kur ir galvenā bīstamība, kas ir galvenie riski, vai arī mēs esam mēģinājuši vienkārši iet cauri likuma prasībām, skatīties, lai visur ielikt tekstīšu, ka ir izpildīts, un paļauties uz to, ka gan jau likuma rakstījušie vai ministra kabineta noteikumus rakstījušie ir zinājuši, kas tad ir tā labākā prakse, kas būs manā gadījumā pilnībā pietiekama. Un šo mēs redzam vairākos aspektos. Viens no tiem, piemēram, ir attiecībā uz ēku projektēšanu. Un šajā gadījumā, kad tiek projektēts, tad, protams, mums, kā uzņēmējiem, tā galvenā interese ir uzbūvēt ātri un uzbūvēt pēc iespējas izdevīgi. Un tad vai nu tīšām vai netīšām gadās, ka mēs tos parametrus, kuri nosaka to, cik pamatīgi vai droši ēku mums jābūvē, mēs viņus tādus optimistiskus ieliekam. Beigās mums izdodas uzbūvēt ēku, un tad, kad mēs viņu sākam eksploatēt, tad izrādās, ka mēs tur uzglabājam vairāk preces, nekā mēs bijām paredzējuši projektā. Varbūt, ka mēs uzglabājam pilnīgi cita veida preces, kas ir daudz bīstamākas un pieaug šī ugunslodze objektā. Un vēl viens gadījums ir, ja mēs vienkārši mainām to pielietojumu. Mēs sākumā bijām uzbūvējuši ēku kaut kam vienam un sākam izmantot kam citam. Tāds spilgts piemērs pavisam nesens ir tāds, ka ir uzbūvēta slidotavas halle, un nesezonā tā tiek izmantota kā tehnikas novietne. Visticamāk, tātad šai slidotavas hallei ir
tur iekšā nav daudz kam degt, un līdz ar to droši vien ir zemākas prasības, kādai jābūt šai ēkai. Tiklīdz tur parādās iekšā iekārtas, tehnikas, novietne, preces, ir pilnīgi citas prasības. Un runājot par būvniecību, arī mūsdienās ražotnes noliktavas visbiežāk tiek būvētas vieglas karkas konstrukcijas, metāla konstrukcijas, sandviču paneļu. Un kas tad ir viena būtiska atšķirība no tā, kādas bija senākās mūra ēkas, ka šādas metāla konstrukciju ēkas, viņas ugunsgrēka gadījumā sagrūst. Un tā vajadzība ir pēc iespējas pasargāt viņu no sagrūšanas, iegūt laiku, lai ugunsdzēsējiem būtu vairāk laika viņu dzēst un izglābt no sagrūšanas. Un tas nozīmē, ka mēs to varētu risināt, piemēram, izvēloties mazāk degošus siltumizolācijas materiālus, apstrādājot metāla konstrukcijas ar nedegošiem pārklājumiem. Tāpat arī, piemēram, mēs varam nodalīt ugunsdrošas zonas, ierīkot automātiskas ugunsdzēšanas sistēmas, bet ir viena būtiska lieta. Tas ir jādara projektēšanas stadijā. Jā, iespējams, to varēs izdarīt arī tad, kad ēka ir uzbūvēta, bet tas, kas ir pilnīgi droši, tas būs dārgāk, tas būs sarežģītāk un dažreiz tas būs arī tehniski neiespējami. Dodamies tālāk. Par vēl viena sāpīga tēma, kad mēs apsakojam uzņēmumus, ir elektroinstalāciju pārbaude. Un elektroinstalāciju pārbaudē ir vairāki posmi, kas jāpild, un viens no tiem ir kontaktu savienojuma pārbaude. Tātad, kad tīkls ir noslogots vai kontaktu savienojumi uzkarst, un tam tiek izmantotas termokameras. Un šeit ir viens protokols, reāls no dzīves, un tādus mēs redzam daudz, kur šajā trešajā kolonā mēs redzam diezgan daudz nullītes. Un ko nozīmē nullīte? Nullīte nozīmē, ka strāvas patiesībā nav bijis tajā brīdī, kad tika veikta pārbaude. Ja strāvas nav bijis, tad droši vien mēs nevaram pārbaudīt, kā šis savienojums strādās, tad, kad ir pilnībā noslogota iekārta, kas ir pieslēgta. Un līdz ar to šāda pārbaude ir bezjēdzīga. Diemžēl šajā protokolā beigās ir atzīme atbilstoši. Tātad gan šis pārbaudes veicējs ir, savu darbu nav veicis pienācīgi, un beigās klients, jūs, uzņēmums, jūs jūtaties droši, ka viss ir kārtībā, kaut gan īstenībā mēs nezinām, vai viss ir kārtībā. Tā kā šī ir tāda diezgan izplatīta problēma. Nav pienācīgi veikts elektroinstalāciju pārbaudes, un tās nav veikts noslogojot elektroinstalācijas. Un šī ir pēdējā sāpīgā tēma, par ko es gribu pastāstīt - karstie darbi. Tātad karstie darbi tie ir darbs ar leņķa slīpmašīnu, fleksi, metināšana, darbs ar atklātu uguni, gāzes degļiem un tam līdzīgi. Un, šis sagādā diezgan liels galvas sāpes apdrošinātājiem, jo mēs arvien biežāk redzam, ka tieši nepareizi veikti vai nepienācīgi uzraudzīti karstie darbi ir tie, kuru dēļ ir izcēlies kāds nopietns ugunsgrēks. Ir daži arī mēdījos izskanējuši gadījumi, skaļi, kuros starp galvenajām versijām ir tieši fleksis, jeb leņķa slīpmašīna, kā ugunsgrēka iemesls. Un droši vien skaļākais ir Rīgas pils ugunsgrēks. Tur gan nezinu, vai jau tiesāšanās ir beigusies, kas tur īsti notika, bet viena no ticamajām versijām ir, ka fleksis bija pie vainas. Un, kas tad ir karsto darbu veikšanā jāievēro? Pirmais ir varbūt nedaudz birokrātisks, var šķīst, bet tomēr ļoti svarīgs moments ir dokumentēšana un tas, lai darba drošības, ugunsdrošības atbildīgais zinātu, kur objektā tādi darbi notiek, kad viņi notiek. Tā tad ir dokumentācija vēl pirms darba veikšanas. Otra būtiskā lieta ir, lai šos darbus veic kvalificēts cilvēks, tātad, kurš ir izgājis apmācību, kā šādus darbus veikt, un ir sagatavojis šo darbu vietu. Tas nozīmē, ka mēs attīrām darbu vietu no degošiem materiāliem. Tur, kur tas nav iespējams, izmantojam ugunsdrošu pārvalku, kurš ir nopērkams jebkurā būvmateriāla veikalā par 10, varbūt 20 eiro. Un trešā lieta, ka rokas stiepiena attālumā ir ugunsdzēsmais aparāts. Un pēdējais posms, kurš, es pat teiktu, pēc mūsu pieredzes varētu būt tas svarīgākais, ir uzraudzība, šīs vietas uzraudzība vai darba veikšanas pārtraukumā, vai arī pēc to noslēgšanās. Jo bieži ir tā, ka ir kāda dzirkstele, kas kaut kur ir iekritusi,
paslēpusies, mēs uzreiz neredzam, ka vispār kaut kas pēc darba veikšanas ir palicis karsts vai nepieskatīts. Un paiet 30 minūtes, paiet stunda un izceļas ugunsgrēks. Un šeit mēs varam ieteikt izmantot arī pārnēsājamās termokameras. Tās ir mūsdienās jau gan lēts rīks, maksā varbūt pāris simtus eiro. Un ar to mēs varam viegli pārbaudīt apkārtējo apkārtni ap darba veikšanas vietu. Un šī termokamera mums parādīs to, ko mūsu acis neredz. Vai kaut kur ir kāda karsta dzirkstele vai vieta, kur sāksies gruzdēšana. Un, pēdējais, ko vēlos jums pajautāt, ir, vai jūs zināt riskus savā uzņēmumā, un vai esat par tiem domājuši. Es domāju, ja jūs esat šeit, tad droši vien esat. Tas ieteikums no mūsu puses ir paļauties ne tikai pašiem uz sevi, bet vismaz reizi dažos gados pieaicināt speciālistus, auditorus, konsultantus ugunsdrošībā, elektroinstalāciju drošībā, lai tie apsko jūsu uzņēmumu, saprot, kuras tad ir tās galvenās bīstamības, galvenie riski, un iespējams arī jau uzreiz viņi spēs identificēt, kur ir jūsu trūkumi jūsu drošības pasākumos. Tā kā skats no malas, tas vienmēr ir ļoti vērtīgs. Un es skatos, laiks ir beidzies, tas arī ir viss. Ja jums ir kādi jautājumi, būšu šeit, vai arī vēlāk varat mani satikt tepat. Paldies!